Esiet sveicināti podkāsta Valmierīgas sarunas klausītāji. Gaidot Valmieras vasaras teātra festivālu, kura šī gada tēma ir tilti, aicinām noklausīties režisora Jāņa Znotiņa un festivāla direktora Reiņa Suhānova sarunu par to, kā top kultūras notikums, ko no 7. līdz 9. augustam Valmieras pilsētvidē piedzīvot visai ģimenei. Labdien visiem podkāstu klausītājiem, kas mūs klausās. Jāni, sveiki, jāsaka visiem podkāstu klausītājiem. Podkāstu var klausīties arī naktī. Jā, to es arī aizdomājos, ka var arī klausīties naktī. Un šodien podkāstā būsim mēs ar tevi. Jā. Jānis Reinis, Valmieras vasarā teātra festivāla vadītāji, rīkotāji, programmu direktori, Reinis idejas autors, un mēs šodien runāsim par Valmieras vasaras teātra festivālu. Nepiespiestā gaisotnē, lai cilvēki uzzinātu arī kādas aizkulises, ko mēs oficiālos reklāmas video nestāstām. Jā. Un tās interesantākās aizkulises uz beigām. Jā. Jo saruna, kā jau viņi vedīs, tur viņi vedīs. Mēs tikko runājām, mēs esam bijuši vienu reizi jau Valmieras podkāstā, un tas bija krietnu laiku atpakaļ. Varbūt tas pat bija Covid laiks? Nē, uzreiz pēc Covid. Jā. Jā. Varbūt uzreiz pieķerties drusku tam pašam festivālam, kas tas ir un joprojām notiek. 11. gads mums aiziet. Tas nozīmē tāda pagājušajā gadā jubileja un tas, ko mēs gribējām, bija tomēr to 11. gadu iesākt atkal ar to vieninieku, paskatīties, ko mēs varam mainīt. Viena no lietām, ko mēs arī strādājam, abi divi kopā, meklējam, arī skatāmies, vai ne, kā mums ies, ka mēs abi divi vienā gadā atbildam par programmu vienādā mērā. Labi saglabājam to, ka man vairāk ir pieaugušie, bet tāpat tev ir starptautiskie arī Išmēla izrāde, kā darbs, kā tu jūties, vispār, godīgi sakot, es tev gribēju pajautāt tagad pirms festivāla. Man bija tāda sajūta tieši par tiem 11 gadiem, un kaut kādos brīžos jau mēs vienmēr esam runājuši, un droši vien daudz arī cilvēki domā par katram savā darbā ir kaut kādas rutīnas lietas, un droši vien 10 gados un vēl 11. gadā arī var būt kaut kāda rutīna, ne par velti mēs izdomājām, arī dzīvi piespied šo festivālu apvienot. Un vairs nedarīt katru otro gadu, kā es jūtos, reizē mierīgi, bet reizē satraukts mierīgs, tāpēc, ka komanda ir izveidojusies tāda, ka ir cilvēki ļoti daudz, un droši vien klausītāji tie, kas nezinu, cilvēku skaits, kas ikdienā strādā, dienā strādā ir 4 visu gadu garumā. Jau mēs esam 5. Jau esam 5. Bet pašā festivālā ir ap 100 cilvēkiem. Bet tāpēc man ir no vienas puses tāds miers, jo ir kaut kādas lietas, ko es tā kā ļoti labi zinu jau, un ka grūti kaut ko pārsteigt. Bet no otras puses, protams, ir tāds daudz man prasa, kā tev vasara, ko? Un es vienmēr esmu atbildējis jau, ka 11 gadus tā vasara īstenībā jau paiet festivālu. Kā beidzās teātra sezona, vai manā gadījumā arī ļoti aktuālā skolas laika, kad beidzās, tad paliek festivāls. Un tā vasara, un sevišķi jūlijas un jūlija otrā puse jau paiet tādā, bet es vispār jūtos godīgi sakot labi. Ir kaut kādas tādas lietas, kas intriģē pašu, jo daudz vienmēr jautā, uz ko iet, uz kādu izrādi iet, un tā ir grūti atbildēt, varbūt līdz galam ir vērts atkārtot, ka mēs jau paši tikai zinām izrādes aprakstu, kas ir mūsu mājaslapā, ko mēs varam izlasīt par katru no izrādi. Un tur ir visa tā burvība un tas noslēpums, kas dažreiz kādam droši vien varētu radīt stresu,
ka tu īsti nezini, vai ne, un mēģinājuma process sāksies nākamnedēļ vai aiznākamnedēļ, 2 nedēļas pirms festivāla, un dažreiz nesaprotu, kā tas var būt, ka 2 nedēļās uztais 8, vai cik, es pat neatceros, vienmēr nevaru atcerēties precīzo skaitu, cik ir pirmizrādes. Un tas ir tāds, acīm redzot, mums abiem diviem jau patīk tādas lietas, ka mēs mēģinām, ka festivāls ir kaut kāds tāds līdzsvars tam, ka tu kaut kādas lietas spēj paredzēt. Un šajā gadījumā radoši mēs kaut kādas lietas arī nespējam. Un tas ir ļoti apzināts gājiens tev sākotnēji, man pieslēdzoties un turpinot to ideju, kopā strādājot. Visiem arī mums droši vien jāpasaka, ka mēs esam dzīvē. Esam arī labi draugi, kas arī, protams, dažiem var likties... Labi draugi. Tas ir maigi teikts, Jāni. Kas dažiem var likties, kā... Asins draugi. Vai... Jā, tas svarīgi. Jā, man liekas, tas ir tā kā ļoti svarīgi. Un ne par velti mēs esam sastapušies arī ar to, ka mums ir norādīts jau studiju sākumā, ka 2 draugi nevar lietas darīt kopā. Mēs kaut kā spītīgi mēģinam pierādīt joprojām, kad var. Kas ir jauki. Un kā tu jūties? Paldies, es tā gari atbildēju, iespējams atbildēju uz tavu jautājumu. Es jūtos brīnišķīgi. Paturpinot to, ko tu teici, jā, mēs esam tā pamatkomanda apaugusi jau 5 mēs esam. Ja sākumā tātad mēs tiešām strādājam kā kodols programmas, finansu cilvēks, publisko attiecību cilvēks, lai izveidotu šādu festivālu jāstrādā ir gads, jo jau tagad patiesībā jau arī tu pirms festivāla jau domā nākamo gadu, tiek uzrunāti mākslinieki. Kādam tas viss ir jānofermē projektos, tas viss ir jāiesniedz fondos, jāmeklē sponsori, viss pārējais. Un, lai mēs to veiksmīgi darītu, mums ir arī pievienojies jauns cilvēks, kas mums palīdz to visu savākt, Eleonora Baloda šobrīd, un kas strādā kā birojā, kā mūsu viens no, gribās teikt vairāk kā izpildu producents, kaut gan veids arī salīdzinoši vienkāršu darbu savāc mūsu kopā. Bet pirmizrādes Jāni ir 9 šogad. Un ir 9 kā izrādes, tad ir 3 izrādes, kas ir Baltijas studentu šķūnis, kas ir studentu izrādes, un vēl ir nostāv programma vai off programma, kas būs absolūts festivāla jaunums. 11. Vakarā sākās pasākumi, 9. vakarā iekšā laišana, un tas būs kaut kas, ko es gaidu arī kā tādu uztraucošo lietu. Jau minēto Baltijas studentu šķūni, jo pirmo reizi mums būs studenti no Baltijas valstīm, no Igaunijas un Lietuvas ar savām izrādēm, teātrī darbosies. Un tad, gribas teikt jaunieši, bet patiesībā tie ir jaunie profesionāļi, jau kas ir beiguši augstskolu pirms 4, 3, 5 gadiem. Beidos mums nakts programma, festivāla Optižūns programma ar radošo prātu Marijānu Lapiņu priekšgalā, kas noteikti būs tā sadaļa, kur mēs varbūt vairāk paši, kā mēs runājām, nākam no underground vai no pagrīdes vides, un savos 20 gados esam taisījuši festivālu Skandavā, nesot ārā no piekrautiem šķūņiem dēļus, lai tur nodrošinātu panku mūzikas koncertu, un varbūt tā enerģija sāka drusku kaut kādos brīžos pasīkt, un ir forši, ka ir tie jaunie spēki, jaunās asinis, kuras var pilināt klāt šim notikumam. Tādēļ es nakts programmu ļoti gaidu, jo tas ir kaut kas, kur nav vispār nekāda man priekšnojautu, kas varētu būt. Tā kā tu teici, lasīts apraksts, bet, kā saka, tur ir arī daudz slenga, par kuru man nav zināšana un nojausma, ko tas varētu nozīmēt. Kas mums tur vēl ir savādāk? Mūsu draudzene Lija Lauze, kas ir mūsu pamatkomandā, es var izstāstīt, mūsu intervijas ir diezgan daudz, un jādodās agros rītos, kas
Man noteikti nav tā pati jaukākā lieta, un tad dažkārt ir tā, ka tu aizies to interviju, mēģini sakoncentrēties, un izrādās tās ir dažas minūtes, un tad pēkšņi viņi saka paldies, un tad tu tā kā noplāti rokas, un tu saķer galvu tā, ko Līja man teiks, ka es vispār neko neesmu pateicis par festivālu. Es turu kontroli, viss kārībā, par to mēs nebeigsim, kamēr viss svarīgais nebūs izrunāts. Tāpēc, jā, mēs jau varbūt esam pieskāršies tai programmai, un man liekas, ka viena no tādām skaidrs no tādām izaicinošajām lietām, jo mēs skaidrību nosacīt ieviesām jau sarunas sākumā, ka šogad būs gan jaunas izrādes bērniem, jauniešiem, gan pieaugušajiem. Mēs turpinām kā ģimenes festivāls, kas nozīmē, ka tiek aicināti pilnīgi visi cilvēki, neatkarīgi no viņa piederībām. Jā, nākt apmeklēt izrādes, tās izrādes, kuras interesē, kuras vēlas redzēt, un mēģinam nodrošināt, lai ir piedāvājums, kas ir plaši interesējošs. Un tā tad varbūt, kas ir interesanti, un varbūt tu vari paturpināt drusku par bērnu jauniešu teātra institūtu arī pastāstīt, jo bieži vien mums arī jautā, ko mēs ar tām bērnu jauniešu izrādēm, un tad pirmkārt tad mēs, es domāju, kāpēc arī dzima tā ideja vispār par bērnu jauniešu programmu, bija viens no, kāpēc to darīt vasarā, ir atsaucos to, ko tu teici, ka tev kā bērnu un jauniešu teātra speciālistam un teātra arī līdzīpašniekam vai īpašniekam sezona beidzās tad, kad beidzās skola, un tad mūsu tā interese bija, ka vecāki kopā ar bērniem var apmeklēt izrādes. Un vasara ir tas laiks, kad vecāki var kopā ar savām atvesēm braukt uz teātri, skatīties teātri, sarunāties par teātri un veidot šo kopā skatīšanās pieredzi, kas pēc tam tad var pāraukt par tālāku tradīciju. Tad, no mums kā mākslinieku puses, protams, tas mērķis ir arī rūpēties par to, lai mums būtu nākotnes auditorija, un no producentu viedokļa nākotnes auditorija, bet kā māksliniekiem mums ir jārūpējās, lai mākslinieki var veidot jēgpilnus un konkrētai auditorijai paredzētus darbus. Un tad man bija pēdējā intervijā arī jautājums par vēdera sajūtām. Kas tad tas būs? Kā tad tie zīdaiņi kaut ko var saprast vai redzēt? Un tad es mēģināju dot to ziņu, ka tas ir par būšanu kopā arī vecākiem ar savu mazo atvasi, kura dodās pirmajos sociālajos meklējumos. Bet tā kā tu esi redzējis, jo šis mums ir sadarbības projekts, un tu esi jau kaut ko redzējis, tad varbūt tu vari padalīties ar šo un iedot drusku plašāku skatu arī bērnu jauniešu programmā. Nu jā, tu jau visu izstāstīji. Labi. Skaidrs, kad par tām izrādēm bērnu un jauniešu teātris, skaidrs, ka tas pats tev pašam jau tas sākums bija kaut kādā ziņā praktiski 17. gadā. Tas bija īstenībā pēc pirmā gada jau nebija baigās garantijas, ka festivāls būs. Vienkārši festivāls izdevās, un tad bija tas būtībā lūgums, vai ne, ko tad mēs darētu nākamajā gadā. Un tad bija tāda tev pavisam nevainīga ideja par to, ka tas varētu būt tieši bērniem domāts. Tajā laikā skaidrs jau. Ja mēs par aizkulisēm, Jāni. Par aizkulisēm. Es esmu aizkulišu gals. Tu esi, tā teikt, tur pūs uz programmu. Es par aizkulisēm. Tad es tev gribu tomēr iedot piezīmi. Tas, kā tu saki, festivāls izdevās, tas ir tāds skaļš vārds, jo iekšienē man personīgi galīgi nebija sajūta, ka festivāls ir izdevies. Un es tieši dodoties uz domas sēdi pie tā brīža pilsētas domas. Galvā domāju, nevis galvā, bet sapratu, ka tam nākamajam gadam ir kaut kas jādara, citādāk būs ziepes, jo ir kaut kādā veidā jārebelitējās, jo mums atceries pirmajā gadā vienu izrādi mākslinieks atteicās 2 dienas pirms uzbūves. Viņš jau teikt neizturēja šo festivālu uzliktos 2 nedēļu spriedzi. Tādā ziņā jau visi mākslinieki ir lieli
mūsu mākslinieki lieli darba rūķi un tādā ziņā mīl šo te profesiju. Un ne par velti, es domāju, mēs arī tā tiekam pie šiem māksliniekiem. Un arī tajā mūsu, ko tu minēji, vēdera sajūtas, un tāpēc ir ļoti būtiski, un tas arī ir tīri cilvēcīgi interesanti, kad uzaicināt startautiskos māksliniekus. Un tāpēc ir tā, ka tās programmas startautiskās jau mums veidojās 2, pat godīgi sakot, 3 gadu garumā, jo tikai tā mēs varam startautisku mākslinieku uzrunāt. Nezināms festivāls, Eiropas līmenī, protams, mēs esam nezināms, bet, godīgi sakot, es gribētu teikt, ka jau kaut kādās aprindās mēs esam tomēr sevišķi Nordic, Baltic, angliskais nosaukums, network, kas ir, es esmu arī ASIT valdes loceklis, kas ir organizācija, kas pārstāv bērnu jauniešu teātri startautisku un arī Latvijā. Tā teikt, mēs apvienojam šīs te organizācijas, tad tur jau mēs esam tā kā, personīgā līmenī, tu brauc uz tiem festivāliem un viņi jau zina. Un tad arī šajā vēdera sajūtas mēs esam atraduši arī šādu pat festivālā, citā festivālā Hanku no Polijas, horeogrāfu, kas ir dabūjusi nomināciju lielākajā Vācijas teātra balvā, kā gada labākā režisora bērniem un jauniešiem. Jā, un vienkārši ar šiem te, kad tu arī jautāji par tiem bērniem, ko tad tiem bērniem tur iet skatīties, par to speciālistiem domas dalās. Viens saka, ka vispār Zīdenim nekur nevajadzētu iet, viņam vajadzētu iet tikai pie tā skaitā arī mana sieva tā saka, ka viņam vajadzētu vienkārši būt mājās ar saviem vecākiem, un tā ir tā pat svarīgākā lieta, kas tajā brīdī ir. Bet es savai sievai saku, bet tu atnāc noskaties to izrādi. Jo šis ir tāds sadarbības veids, ka izrādi ir jau piedzīvojusi savu pirmizrādi Polijā, un tas ir šajā gadījumā viņi mums pie Valmierā šo izrādi adoptēs mums ar Latvijas dejotājiem. Un māksliniekiem, un es saku, atnāc apskaties, jo tas veids, ko dara Hanka, tas nav saistīts, mēs varam, protams, mēs kā pieaugušie vienmēr, un tas arī ir būtiski zināmā vecumposmā gan pieaugušiem, gan jau ar bērniem, kas spēj izsakot kaut kādu stāstu, vai ne, tu gribi stāstu, tu gribi varoņus, un kas ir, piemēram, noteikti būs Pīķidāmā. Izrāde, ko veido Agris Nātri no Leļa teātra aktieris un jaunais ļoti jau festivālā pieredzējušies mākslinieks, kur būs jaunieši, kur izdomā atraduši veco labo lietu, ko ir darījuši viņu vecāki, mēģinājuši Pīķu dāmu ar šķīviešiem atmodināt, viņi to dara un viņiem tas arī droši kaut kādā veidā izdodās. Tad šajā gadījumā tā ir sajūta, jo skaidrs, ka arī tā ir sajūta, kas tur veidojās. Un Hanka, kā māksliniece, viņa spēja, tā teikt, radīt atmosfēru. Un es viņai saku, es īsti nesaprotu, ko tu dari tajā brīdī, bet tu jūti, kā tie mazie zīdēnīši rāpojot, viņi jūtās droši, viņi jūtās kaut kam piesaistīti, viņi jūt kā to attieksmi, kas ir laikam tas pats būtiskākais, to dejotāju attieksmi, un veidojas atmosfēra. Tā ir tāda absolūti nomierinoša atmosfēra, ka šajā brīdī, protams, kur tā diskusija arī veidojās. Kā skaidrs, ka jebkāda veida lieka satraukumu zīdēnim jau var radīt tikai nepatikšanas. Kaut vai pēc tam viņi nomierināt un visu pārējo, bet šīs te izrādes, šī izrāde, kas būs redzama festivālā, viņi tiešām ir jauka pieredze. Un es esmu pat jau no paša sākuma domājis arī kopā ar Almu Kušķi, kas ir mūsu 4. pamatbiedrs un arī kopā arī veidojam izrādes skolām. Un mēs par to vienmēr esam domājuši, ka dažkārt ir tā, ka mums ir izrādes un mums nav ko piedāvāt māmām ar maziem bērniņiem, jo viņas jau grib iziet ārpus mājas, pastaigāties un kaut kur aiziet kaut ko baudīt. Un tad viņas dažkārt ar šiem zīdēnīšiem nāk uz 5+ izrādēm, kur mēs, teiksim, skaļi runājam, bļaustamies, dzenājam, skraidam, varbūt kaut kādā brīdī kādu nobaidām, tad viņi apraudās. Un tāpēc arī, tu arī pieminēji Bērnu jauniešu teātra institūtu, tas reizē ir stāsts par vecumgrupām, ko mēs arī norādām. Un mums ir ļoti smalki aprakstīts gan arī saistībā ar piekļūstamību, gan arī to, kāda valoda tiks lietot un kāda vecumgrupa. Un mēs tiešām iesakam tās vecumgrupas ievērot. Tas nav stāsts par
mēs gribam ievērot. Tas ir stāsts par to kultūru, kā, manuprāt, vispār būtu jābauda jebkāda veida māksla, kultūras notikumi bērniem, jauniešiem. Jo skaidrs, ka bērni un jaunieši, man ir skaidrs, jo ir Bērnu jauniešu teātra institūts, kurā jaunie mākslinieki kopā ar speciālistiem uzzina, kas notiek ar mums cilvēku katrā vecuma grupā. Tik vienkārši. Jo skaidrs, ka mēs zinām, ka 5-gadnieks nevar pacelt kādu sarežģītu tekstu, izlasīt un atcerēties, bet viņam ir savi tā konkrētā vecuma uzdevumi, ko ir devusi daba, viņam augot, attīstoties, un tad arī mākslinieki mēs aicinām, un visi mākslinieki, liela daļa jau arī viņi jau tagad jau var teikt, manuprāt, ir 7. gads Bērnu jauniešu teātra institūtam. Tas skaits katru gadu ir ap 8 cilvēkiem, kas iziet cauri. Tas nozīmē, tie ir ap 60 cilvēkiem, kas tā teikt ir apguvuši to, kas man liekas būtiski. Kaut kādā ziņā viena domāšana par to. Jā, forši. Tās, kas man liekas arī svarīgi, un ka vispār festivālā tās izrādes ir arī to, ko tu teici, ko ieteikt, ja, tad, kad jautā, kad neeksistē tādi standarti. Ja, gan tajā, kādas izrādes ir, kāda ir forma, jo skaidrs, ka mēs ļaujamies tam tā iespēja, ka te ir tā, ka man patīk salīdzināt ar glezniecību, ka tā ir plenēra glezniecība. Attiecīgi, un plenērā ir tā, ka gleznojot, ka tu atbrauc ar baltu audeklu un uzreiz ir tev līdzi krāsas un tu uz vietas glezno un pabeidz. Darbnīcā gleznojot, tā glezna var dažreiz nožūt, stāvēt ilgi uz molberta, tu viņu paglezno, atnāc vēl pēc kāda laika, te ir jāsakoncentrē tā enerģija un jāšauj ārā. Un jā, tā kā tu minēji, ir izrādes, kuras ir izveidot ļoti ātrā laikā, kā tevis pieminētajās 2 nedēļās, ja ir veikts sagatavošanās darbs. Bet, protams, ir tādas izrādes, kas ir sarežģītākas. Kā gadsimta kāzas. Vai lūziens, ja, kur mākslinieki dzīvo jau Valmierā jau mēnesi un veic gan uzbūves un tā. Par gadsimta kāzām tas droši vien atsevišķs stāsts. Tas ir tas mūsu jauninājums. Vai mēs runājam, ka beidzās tie mūsu 10 gadi, tad mēs satikāmies un runājam par to, ko mēs katrs gribam. Un viena no lietām, ko tu pats teici sev kā uzaicinājumu nākamajiem gadiem, ir tieši šīs te lielā mēroga izrādes, kuras, citu, kā pilsētas svētkos, Valmieras pilsētas svētkos, kā mēs abi divi, kad esam un mēģinam tā teikt, atgādināt par sevi visiem Valmieras novada, un droši vien ne tikai Valmieras novada, bet, kā mēs zinām, cilvēki par pilsētas svētkiem braukā pa visu valsti atgādināt par sevi, un tad mēs ejam cauri tam pūlim un saprotam, tur staigā 20,000 cilvēku, un kā var būt tā, ka dažkārt mūsu visā festivālā ir vairāk tūkstoši, un kā tos cilvēkus noķert un izstāstīt, ka tas festivāls ir tiešām pieejams. Un galā viņš arī notiek pilsētā, kas un pēc iespējas tuvāk cilvēkiem ārtelpā, un ir tie skaistie stāsti, ko es nekad neaizmirsīšu. 2019. gadā mans pirmais festivāls kā programmu direktoram bija izrāde, Lienas Grevas izrāde Pusotrs, kur viņi arī šķietās 2 nedēļas pavadīja pie tās Vecpuišu parka mājas, uz fasādes tur, tā teikt, akrobātiskā izrāde, un ka tie bērni, kur tur bija blakus Vecpuišu parkā, ir tas rotaļlaukums, un tie bērni tur katru dienu gāja, un tad tās 2 nedēļas viņi to vienkārši sēdēja viņiem blakus mēģinājumos un skatījās, kā tiek mēģināta izrāde, un beigās arī varēja to skatīties. Jā, kaut kā, ja mēs nonācām līdz tam gadsimta kāzām, tad varbūt arī ir, ka nav jau tā, ka tas ir tāds pilnīgs jaunums. Mēs jau esam mēģinājuši gan stadionā futbola izrādi, gan mums ir bijis estrādē citu dziesmu sērki, bet tas, manuprāt, bija arī stingri pēc tikko ierobežojumiem, vai kā, kad ir tie
daudzumu, bet šoreiz tiešām bija tā ideja vai doma, ka vajadzētu uzrunāt maksimāli plašu auditoriju. Ja nu mēs reiz esam Vidzemē, tad tiešām mēģināt izveidot pirmkārt Valmieras novadu uzrunājošu izrādi, jo mēs esam tomēr novada pasākums jau šobrīd, jo mēs dibinājāmies kā Valmieras pilsētas festivāls. Piedzīvojis reģionālo reformu. Bet festivāls ir piedzīvojis reģionālo reformu, jā, un tad mēs gribējām veidot kaut ko, kas attiektos arī uz cilvēkiem ārpus novada tiešā veidā attiektos. Un tad, jā, country mūzika gadsimta kāzas, pavisam stāsts kaut kādā ziņā, ja vienā teikumā, tad notiek kāzas, notiek tas, kas kāzās notiek, līgavas zakšanas, un tad ir pakaļdzīšanās country western stilā cauri visai Vidzemei, un te man liekas brīnišķīgi, ka mūsu sadarbība ar teātru trupu Kvadrfrons, kas ir viens no mūsu partneriem, bet nākamais, kas man liekas ir svarīgi, ka viens ir, ka mēs ar tevi esam asins draugi, bet Paula Pļauniece ir mūsu kursabiedrs no Kultūras akadēmijas režisora, un ka mēs arī kā kursabiedrs vienā brīdī tā padomāju un paskatījos, cik ir pagājuši gadi 13 kopš beigšanas. Skolas beigšanas, jā. 13 gadā, 13 gadi, un mēs esam izveidojuši Vasaras teātra festivālu, tev ir Istabas teātris, Paula strādā Kvadrfronā un ir pilnībā iejūgusies, un to lietu, kas ir tajā NVO, neatkarīgajā laukā sadarīts, kur no nulles tiešām ir jābūvē, ir liela masa, un par to milzīgs prieks. Jā, un tad gadsimta kāzām, protams, tur tā kā tiek nopulcināti arī paši labākie spēki. Mūsu arī cīņu biedrs Jēkabs Nīmenis sarakstījis fantasijas mūziku, kur jau aktieri ar lielām mokām, kā saka, no pavasara cenšas un apgūst ar asarām un ar priekiem tajā brīdī, kad tas izdodas, jo, protams, ka mūziklu žanrs tas ir sarežģīti, bet arī tā kā mūsu tā ambīcija ir veidot šos oriģinālos stāstus, jo droši vien, kad mēs varētu paņemt arī kādu klasiski atpazīstamu darbu ar skaļu nosaukumu, ielikt viņu estrādē un viņu diezgan ātri arī piepildīt tādā pārdošanas un publikas intereses ziņā, bet tā mūsu cīņa par to, ka šie stāsti ir jauni un katru reizi ir oriģināli darbi, ja, ar atsevišķiem izņēmumiem, kas ir bijuši pa šiem gadiem, bet arī šogad tie visi ir jauni darbi, oriģināli stāsts. Ja, šajā gadījumā Klaus Mēlis arī kā dramaturgs, bet viņi man šķiet, kā jau viņi ir, Kvadrfrons ir tiešām tāda koprade, tad radošā komanda šoreiz definēta visi Paula Pļauniece, Klaus Mēlis, Rudolfs Gediņš, Ants Strasda. Tas ir tas kodols, un tad jau viņiem pievienojās brīnišķīgā pārējā komanda, kur ir scenogrāfa Kata Krola un Reinis Bērziņš, kuriem arī šī ir atgriešanās festivālā pēc brīnišķīgās izrādes stacija, nezinu, kas kuriens. Pirmais gads, pirmais mēģinājums pusauģu izrāžu žanrā. Nē. Pirmais gads tas bija. Jā. Tas bija tas arī tur brīnišķīgie stāsti par brīvprātīgiem, kas bija tik brīvprātīgi, kas nāca, kad gribēja un gāja, kad gribēja no izrādēm. Jā, bet jā, tādā ziņā, nevis pusauģiem, tu mani nomulsināji to, ko teici pusauģiem, konkrētā izrāde bija bērniem un tieši ļoti maziem bērniem. Tas bija stāsts, kad tur diskusija bija par to. Kritiķi nāca ārā un teica, es nezinu, kas tur bija tā izrādē, bērnam patika, bet kas viņam patika? Un tas bija tas gadījums, ja, kad arī manam dēlam, kuram šobrīd ir 11 gadi, tā joprojām viena no spilgtākajām izrādēm, kur viņš var atcerēties. Par kuru izrādu tagad runāju? Stācija nezinu, kas kurienes. Tad es pilnīgi sajaucu. Es runāju par izrādi Supsuk, kas galvā bija. Es par to aizdomājos.
Nē, bet es jau minēju Kati Krolinu un Reini Bērģinu. Viņi strādāja pie stacijas nezinu, kas kurienes. Jā, tā ir cita izrāde. Nu, redziet, tik daudz izrādes. Godīgi sakot, tā jau ir. Mēs varam parēķināt. 10 gadi, kad būs 11 gads. Rupi rēķinot. 8 izrādes gadā. Jā. Tas ir 80 izrādes. Pat vēl vairāk. Jā. Tā visu atcerēties. Nu jā, tā kā, un tie ir brīnišķīgi mākslinieki, kuri šoreiz sadarbojās ar Latvijas Mākslas akadēmijas scenogrāfijas nodaļas studentiem, rada butaforijas, jo izrādē būs tiešām ļoti daudz siera rituļi katrai pilsētai, kur viņi paviesosies, piemērot tematikas butaforijas. Mērķis ir tiešām ar mūsu sadarbības partneriem arī izveidot krāšņu tādu estrādes iestudējumu, kur ir gan dekoratīvie, gan scenogrāfijas elementi, Kate ar Reini. Arī tieši Valmierā pirms bija pirmā vizuālās mākslas balva. Viņi dabūja, balvu kā gada mākslinieki. Un viņi nenāk no scenogrāfijas un no teātra vides, kaut gan Kate ir ļoti daudz taisījusi, gan ar Valteru Sīlu, gan pati festivālā Homo Novus, gan pie mums. Un tad, protams, jau minētais Jēkabs. Un tad būs koris Mārtiņa Klišāna vadībā. Un, tā ir daudz vietējie kolektīvi. Jā, vietējie amatieru kolektīvi. Tur Paula burvīgi strādā. Viņai tiešām tajā stacija, nezinu, kas kurienes, tur arī bija lielisks koris tika iesaistīts, dejotāji tika iesaistīts. Tas man Paulā tiešām patīk, jo ir kaut kādas lietas, ka tu vari skatīties uz saviem kolēģiem, un tā kā ir lietas, kas tev pašam šķiet, ka izdodas, un varbūt kāds arī to novērtē, un tad ir tādas lietas, ko tu gribētu. Man ir 2 lietas, ko es gribētu. Viena ir strādāt tieši ar bērniem kopā un pusauģiem, ar viņiem kopā strādāt. To es īsti nedaru. Es savus darbus veidoju priekš viņiem, konkrētai vecuma grupai. Un otra lieta strādāt ar konkrēto kopienu. Tad šajā gadījumā Paula izcili strādā, tās droši vien ir viņas gan profesionālās pieredzes jau iepriekš pirms studijām, gan arī droši vien cilvēcīgās rakstura īpašības, kad viņi spēja ar šiem cilvēkiem viņus atbruņot, uzrunāt, iesaistīt, justies, ka viņi tiešām parasti arī pilda šajos iestudējumos tieši to dvēselisko, to foršo piesaisti konkrētai vidē, jo arī tie stacija, nezinu, kas kurienes tur tiešām ir pilnīgi cits atslēdzās, jo ir tie mākslinieki, un bieži vien jau lielākoties mākslinieki ierodās, kas nedzīvo Valmierā, vai ne? Un kā tad to mums saslēgties ar to pašu Valmieru, ar novadu un vispārējos, tad tieši šī te ir iesaiste vietējo kolektīvu, iesaiste vietējo cilvēku, iesaiste visos līmeņos. Tas ir absolūts kopradas, tas ir tas, kas iedod to dvēstelisko un unikālo. Un es atceru, šīs sarunas īstenībā gribēju tev uzdot, Līja mums teica, lai mēs uzdevums izdomāt jautājumu. Man bija tāds jautājums tev, kas tev tagad pietrūktu, ja festivāls nebūtu? Viss. Viss, jā, tā kā viss. Nē, tā jau ir daļa no identitātes. Tur tā nav. Jā. Nezinu. Tā ir tā kā tu apmulsināt ar jautājumu, jo tā ir tiešām daļa no identitātes. Es kaut kādā ziņā identificējos, un tas man arī liekas kaut kur bīstami. Jo skaidrs, kad nāk festivāls un tu zini, ka tā zona, tas saistīts ar visu, ar refleksiju par izrādēm, ar visām intervijām, publicitātes lietām, par kompāniju, par to skatītāju komunu, kas mums ir izveidojusies ļoti uzticīga un pieņem dažādas lietas. Jā, tiek galā ar mūsu organizatoriskām izmaiņām. Paldies jums, mīļie. Šogad, piemēram, biļešu tirzniecības vieta nomainās no ilgstoša viena uzņēmuma pāriet uz biļešu paradīzi. Cilvēki, kā mēs redzam, adaptējās. Mēs domājām, un viena no arī tādām lietām, ko mēs mēģinām iesaistīt arī skatītāju
kā piemēram arī kā atbalstītāji individuāli, ja, ar ziedojumu biļeti. Un mēs redzam, ka cilvēki to dara arī biļešu paradīzē, kur varbūt tas nav tik vienkārši vai viegli kā pie iepriekšējā tirgotāja. Tas ir par tādu jau, kā tu redzi, es runāju arī par tiem, kas ir apmeklētāji, tad par pilsētniekiem. Protams, ka ir vairāki brīži bijuši, kad liekas vienkārši, būtu stop, vienkārši būtu atpūties cilvēks. Brīva vasara. Jā, vasara. Pirms tam bija tāds laiks, jo festivāls 2016. Gads, tas nozīmē pēc skolas beigšanas, tu tā jau pirms tam bija teātrī. Tas nozīmē, ka 13. gada vasara, 14. gada vasara, 15. gada vasara, salīdzinoši bija normālas vasaras. Un tad no 16. gada sākot, vai ne? Viss ziepes, kā saka. Es arī apdomāju šo jautājumu. Man kaut kur droši vien, man bija, tā kā es to jautājumu ilgāk sev uzdevu, man bija ilgāka laika apdomāties nekā tev. Tad tā lieta, kas man tiešām laikam pietrūkt, ja nebūtu festivāli, ir tieši tas brīdis, tās 3 dienas, kad, lai cilvēki mēģina iztēloties, uz šīm dienām Valmierā sabrauc cilvēki, kas ikdienā kopā nestrādā, profesionāļi tajā laikā. Viņi arī nesadarbojās arī ar vietējiem uzņēmējiem, vietējiem nekustamo īpašumu, tā teikt, saimniekiem, kur viņiem notiek. Un tajās 3 dienās tie 100 cilvēki darbojās sinkroni, un tur ir tāda sajūta, ko mēs dažkārt, protams, esam daudz domājuši par to, kas mums Latvijā trūkst, un droši vien tā viena lieta, kas mums trūkst, ir spēja sadarboties un spēja darīt kopā vienu lietu. Un lai kur, bet laikam šī ir absolūti festivāls ir unikāla lieta no iekšienes, kad tur tiešām ir tie 100, ne tikai tie mākslinieki, kas ir iesaistīti, plus vēl arī tie brīvprātīgie mūsu, kas jau ir, kad šīs 3 dienas pārvēršās par kaut ko absolūti mistisku, kurā vairāki 100 cilvēki dara vienu lietu. Un viņi ir ļoti koncentrējušies uz vienu lietu, kas ir festivāls. Un to sajūtu droši vien man tā pietrūktu, ja nebūtu festivāls, jo kaut kur citur es šobrīd, piemēram, nevaru gūt šo sajūtu, kad vairāki 100, varbūt tas būs augsts tēmēts. Šādu sajūtu vienīgi varbūt es esmu sajūtas deju svētkos, dejojot kopā, gan kā dejotājs, gan arī kā piedaloties dažkārt organizējot. Šī sajūta ir kaut kāda ļoti atkarība, varbūt pat veicinoša, kā to arī pieminēja par to atkarību. Jā. Es gan gribu tevi papildināt, tu mini tā kā skaitu, ka tev liekas, ka varētu būt 100. Jā, es domāju, ka dalībnieku festivālā ir vismaz reiz 2. Jo brīvprātīgie vien mums ir 53, kas ir cilvēki, kas ir, mums ir pilnīgi aizpildītas mākslinieku kopiena. Es domāju, ka gadsimta kāzās ir daudz vairāk kā 100 dalībnieki. Vienā izrādē un mums ir vēl citas izrādes, kurā katrā ir vismaz 10 cilvēki. Jo tie ir vienmēr ne tikai mākslinieki, mums ir tomēr ir tehniskie producenti, mums ir izpildu producenti, mums ir tas komandas izmērs. Es domāju, ka viņu tā līdz galam pat būtu jānolgo speciāls cilvēks, kurš tā kā skaitīt. Tā rūpīgi valsts kontroli iziet, kā saka, cauri. Un saprast, cik tad īsti mēs galu galā esam, jo tie ir cilvēki, kas ir noalgoti, tie ir cilvēki, kas pieslēdzās brīvprātīgi savā brīvajā laikā, tie ir cilvēki, kuri vienkārši izpalīdz, tie ir neskaitām uzņēmumi un uzņēmēji, kuri kaut kādas lietas izdara barterī, tāpēc, ka viņiem patīk teātris. Jā, te ir jāsaka, ka, piemēram, tāpat teātris Turpu kvadrifrons, tas apjoms atbalstītāji un cilvēki, ko viņi piesaista savā pašiniciatīvā. Ja, tas jau ļauj uzaugt tam festivālam. Varbūt, ņemot vērā arī kaut kādu laiku, gribētos drusku varbūt izējām cauri programmai. Es skatos programmā, esmu iegājis telefonā. Mēs tieši par gadsimtu kāzām daudz runājam, tad mums ir, kur ir Lūziens. Jau pieminējām. Rihards Zaļezņevs. Jā.
Rihards Zeļznieks. Varbūt tieši tā arī tā doma bija, ka tā tad, man liekas, ir vienkārši top, kā jau es minēju, viņi jau ilgstoši strādā veidā, tā būs vizuāla izrāde, ārkārtīgi īpašā vietā, Valmieras gaļas kombinātā. Tie ir Signijas Jotas vadībā meistari liek virsū šobrīd scenogrāfiju, kas ir sarežģīts objekts ar ūdeni, ar santehniku, ar dažādām tādām lietām. Tas atkal ir brīnišķīgi, zinot, cik sarežģīti ir ūdeni izmantot teātrī, tad vasaras teātris dod to brīnišķīgo iespēju, kad var notikt arī plūdi, nekas nenotiks, viss notiek mājā, kas nav apdzīvota. Un izrādi notiks, tāpēc tas notiek industriālajā parkā, kur vecajā Valmieras gaļas kombinātā, līdz ar to tur šobrīd var droši tā teikt, ar ūdeni laistīties un nevienam galva par to nesāpēs. Jā. Jā, arī mākslinieku duets, kas ir centrā šajā izrādē, kur izveidoja Metamorfozes pagājušā gada vienu brīnišķīgu un augsti vērtētu izrādi. Un, tādēļ es to arī diezgan labi gaidu. Rihards un Signija, var pieminēt, viņa šobrīd tiešām ir viena no aktuālākajiem jaunajiem latviešu skatuves māksliniekiem. Jā. Tad Laipotāji, laikmatīgā masku komēdija, un te man ir milzīgs prieks par atgriešanos. Kārlis Krūmiņš, kurš ir bijis balsts un varbūt viens no tiem režisoriem, dēļ kura darba festivālā man vispār bija spēks turpināt, jo viņa pirmā gada izrāde nāca laukā. Pati pirmā festivāla izrāde, kura pēc būtības sadarbojās ar pilsētniekiem. Viņi bija izveidojuši tiešām reālos pagalmos, vairākos pagalmos izrādi. Izrāde bija par to, ka vecos laikos tā arī darīja, ka, ja gribēja, lai kāds nāk laukā, tad nostājās pie mājas un kliedza: Jāni! Tieši tā. Nāc laukā! Vai mamma sauc atpakaļ? Jā, nāc pusdienās. Nāc apakaļ, jā. Un Kārlis, kurš ir manas paaudzes režisors, viņš studēja, kad es studēju scenogrāfijā, viņš studēja režiju, un, viņš strādāja ar masku ļoti daudz ar masku, klasisko itāļu masku teātri, un pagājušajā sezonā mēs varējām redzēt viņa ar studentiem veidoto izrādes apņotāju, un viņš ir nopulcinājis Valmieras teātra kolektīvā savus domu biedrus, tie ir no 2 kursiem, cilvēki, kas ar Kārli kopā ir daudz strādājuši. Viņi pirmo, mēģinājumu posmu aizvadīja jau pavasarī, saprata, kurā virzienā doties, un es noteikti gaidu, šī izrāde, kas būs Valmieras sākuma skolas amfiteātrī, viens no tām arī jocīgajām skatuvēm, kas ir pilsētvidē, īpatnēja vieta, tiešām apaļa zāle, apaļa auditorija, var uzņemt diezgan daudz cilvēkus, bet nekad nebijām tur veidojuši izrādi. Tas vispār mākslinieki dažkārt, tas arī ir mūsu uzstādījums, ka mākslinieki meklē īpašas vietas pilsētā vai ārkārt pilsētai, tad kaut kā dažkārt paslīd garām tās simpātiskās, tā teikt, pasākumiem domātās vietas. Bet šeit tīri ļoti labi. Tas amfiteātris tiešām ļoti labi atbilst izrādes iecerēji. Tad mums ir 2 viesizrādes starptautiskas, un viena no tām ir viena no retajām reizēm, kad tas, ko mēs nedaram, ko es arī tev pirmajā gadā, kad uzrunāju darboties festivālā reāli, teicu: Jāni, loģika prasīt, lai es tev lūdzu taisīt izrādi kā režisoram bērnu jauniešu teātra programmā, bet es tev gribu aicināt komandā, un mēs netaisam izrādes savā festivālā. To nošķiram, bet šajā reizē... Tu man, tā teikt, tu man liki, bet tas bija tas piedāvājums, man bija jāizvēlās. Jā. Ko tad es gribu, kādu to nākotnī sev
būvēt. Un tam pamatojums vienkārši, lai mēs savu organizatoriskos spēkus veltītu nevis savai izrādē, kurai vai nu mēs veltītu par daudz uzmanības un neveltītu citiem, vai arī otrādā, kā mēdz daudzi latviešu cilvēki darīt, tad, ja sava lieta jādara, citam jāpalīdz ar to savu atliek kā pēdējo un palīdz citiem. Un rezultāts jebkurā gadījumā švāks, tāpēc to mēs nedaram. Bet jā, te būs izrāde no absolūti jaukas un valsts, no Fēru salām. Izrāda sauc Caurums, un tā ir šajā gadā mana un Elmāra Seņko sadarbība. Šī ir tā reize, ka tas ir tiešām arī kā idejas autori. Mēs esam abi to izveidojuši, jo izrāda sākās no vizuālā, no tāda spēļu teātra, un tā būs brīnišķīgu Fēru salu Nacionālā teātra aktieru un dejotāju kompāniju, kurā darbojās tādā rotaļīgā vidē un atrod sevi kā tādi kosmonauti vietā un telpā un netiek projām. Un nevar arī sakomunicēt ne īsti savā starpā, ne īsti ar publiku, bet meklē šo komunikāciju. Bet visu laiku tajā komunikācijā ir caurums. Un šķiet tik vienkārši, ka pasaulē mēs dzīvojam tajā, kā šī izrāde tapa tajā laikā, kad bija mēnesis misija. Un astronautiem bija tāds ļoti sāpīgs un skaists vēstījums, ka viņi ir tajā kosmosā, kas ir uz visām pusēm ir bezgalīgs, tumšs, melns caurums, un tu redzi to zemi, kas ir gaiša, skaista, zilgan zaļa, pilnīga cerība, pilnīga paradīze tajā vājprāta tukšumā, kas ir apkārt mums kā kosmos. Un viņi nepieminēja karus un nepieminēja to absolūto naidu un vājprātu, ar ko mēs nodarbojamies, bet to tajā varēja just. Tādēļ jā, šī izrāde ir par tādu kaut kādā ziņā arī par cerību atrast kontaktu, tomēr viss arī trakākajos. Mums ir urbānā animācijas māksla, kas ir sadarbībā ar Somijas mākslinieku Išmailu Falki. Un šī ir tiešām īpaša, ja mūsu festivāls ir aizsākums Latvijā īpašu vietu, tad Išmails ir tas, kurš šo lietu dara ar zināmu regularitāti, un tā ir īpaša izrāde, kas būs uz ceļzīmēm. Es tikai domāju, ka mēs neesam aizsākums, mēs esam, kā saka, stiprinājums, ja, jo Homo Novus tomēr ir festivāls, kurš īpaši lietu ir stipri iesācis un kaut kādos brīžos arī ļoti fokusējies uz to. Kas sev par plecu sitīs, ja ne pats? Jā. Mēs esam tie, kas to ir vienkārši tieši nofokusējušies uz šo žanru. Jā, tad šajā gadījumā tiešām tā būs pastaiga Kazu Krāču rajonā, kur starp citu, cik es saprotu, arī pašā Valmierā ir tā, ka cilvēki dažkārt vienkārši braucot pāri tiltam un dodaties uz stacijas virzienā, nemaz nav pamanījuši, ka kreisā pusē ir lielisks, ļoti idillisks Valmieras rajons. Tālāk mums ir izrāde, kas starp citu ir ļoti, kurš sēdēs viņai blakus, Ģirds Šolis, tas arī ir vizuālā teātra pārstāvis. Šolis ļoti daudz strādājis tieši leļu teātra žanrā ar saviem dombiedriem, un šeit viņš pagājušajā gadā bija Bērnu jauniešu teātra institūtā, kur viņam kopā ar darbnīcā kopā ar norvēģu mākslinieci Tirilu Fāro, kur viņš tā teikt īsteno viņas tā teikt konceptu, kā veidot izrādes īpaši vietās, kur šajā gadījumā būs izrāde par visiem ļoti labi zināmiem skolu salidojumiem, un kas notiek tajos, tad, kad kopā sanāk vecās mīlestības, un tas būs stāsts par mīlestību, un izrāde ir domāta pusauģiem, tiem vidusskolniekiem, kuri šobrīd ir vidusskolā, un, protams, arī viņu vecākiem, kas ir jau bijuši vidusskolā un ļoti labi atcerās vidusskolas mīlestības. Jā, izrādes norises vieta būs tajā vietā, kur Valmieras jaunieši pirms kādām 2 nedēļām diezgan nežēlīgi daudzīja vienu no saviem biedriem. Okay. Kas tā ir pa vietu? Tur pie upes, pie tām trepēm.
Tur, kur kāp lejā. Jā. Tā kā jaunieši un nevienmēr ir, kā saka, maigi un mīloši. Viņi galējību ļaudis. Galējību ļaudis, kas meklē robežas. Tālāk mums ir Pīķa dāma, jau pirms tam pieminēja, tā teikt, Agris Nātre. Šī izrāde tiešām būs viena no tām, kā te rakstīts, fantastiska drāma, kur jauni cilvēki, izrāde ir 7+ domāti, kur jauni cilvēki, tā teikt, nodarbosies ar mums un mūsu vecākiem ļoti labi zināmām lietām, kā atmodinās kaut kādus noslēpumainos spēkus. Izrādes aprasties, jā, tā ir īpaši izrāde. Un vēl viena lieta, kas izrāde notiks Gaujas krasta vidusskolas sporta zālē. Šeit ir Liena Šmukste, kas arī ir bijusi Bērnu jauniešu teātra institūtā, un viņa ir viena no tām režisorēm retajām, jo tas nav pārāk izplatīti. Viņa veido izrādes, tā teikt, iekļaujošas. Tas nozīmē, ka viņa ir bieži savā karjerā, gan arī kā režisori, gan arī kā pedagogs strādājusi ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ar dažādiem, piemēram, dzirdes traucējumiem vai mentālu raksturu. Un šajā gadījumā tas ir stāsts par saprasties. Tā ir izdomāta stāsts par to, kas varētu būt tā valoda, kas varētu mūs visus vienot. Un lai mēs visi varētu, jo par to ir daudz runājuši, par to, ka iespējams pasaulē būtu nepieciešama tieši kaut kāda viena valoda, un tieši ir runa par to, ka zīmju valoda varētu būt viena no tām valodām, kas varētu pilnībā visu cilvēku saistīt vienā, un viņi, tā teikt, apspēlēs. Un viņai savukārt šeit palīdzēs horeogrāfi Toņa Sārnest no Norvēģijas, kas Norvēģijā strādā kā horeogrāfi, veidojot iekļaujošas izrādes. Šis notiks, kā teicu, Gaujas krasta vidusskolā. Un tad mums ir pieminētās Vēdera sajūtas muzejā. Valmieras muzejs mūs tiešām ļoti silti ir uzņēmis un atļāvis, tā teikt, šīs 2 nedēļas tur pie viņiem dzīvot un kopā ar tur esošo jau ekspozīciju, tā teikt, piedzīvot un radīt Latvijas versiju šai te poļu horeogrāfas izrādē Zīdaiņi. Un tālāk mums ir 3 brīnišķīgi darbi, kurus veidojoši ir paši jaunākie teātra lauka dalībnieki, attiecīgi tieši studiju darbi no Igaunijas, kurš sapņo pirmais. Tā ir izrāde, kas notiks angļu valodā. Izrāde ir 14+. Visus aicinām vienkārši nākt skatīties, jo studentu darbi ir tie, kur var redzēt pirmo reizi jaunos māksliniekus un tad vēlāk kaut kad sastapties un redzēt, kā viņi ir attīstījušies. Tā doma, kāpēc mēs aicinām visus tos Baltijas studentus kopā, ir, lai veidotu plašāku kopienu, lai stiprinātu arī savstarpējās attiecības un lai tiešām arī pēc gadiem savukārt varbūt veidotos savstarpējas miedarbības un izrādes, kad viņi veido kopā izrādes, to, ko tu runāji par valodu. Ja, šodien mēs dzīvojam internacionālā kontekstā un mēs jau, un Latvijas teātris ir ļoti konservatīvs ikdienas teātris. Mums notiek izrādes tikai praktiski, jā, tātad latviešu valodā un ir valsts valodas likums un vēl, jā, tikko ir atsevišķi teātri, kur ir krievu valodā, bet miksētās valodas ir ļoti maz šo izrāžu. Jā, tātad Valmierā bija angļu, igauņu un latviešu kosmopoliteni, jā, bet tā viņas ir ļoti maz, bet ir tik daudz veidu, kā runāt šī pati starptautiskā angļu valoda, ja, kas varbūt nevienmēr tai jābūt izcilai, tā var būt pilnīgi mierīga saucamā pidgin English, un var tikt ar to visu galā, un ir neskaitāmas lietas, kā var darīt. Nu jā, un šeit tas tad ir igauņu šī izrāde, un tad ir lietuviešu izrāde, kas ir bez valodas ierobežojumu kustību, riests, dobežrējiens, nāve. Un tad Latvijas Kultūras akadēmijas studentu izrāde Magbetiņš, kas ir nākamā gada beidzēju izrāde, šobrīd viņa 3. kursā, nu jau 4. jā, un tur režisors Markus Bēmers ar viens no režijas studentiem.
un ir pulcinājusi savus kursabiedrus un izveidot izrādi. Tas visas studentu izrādes, atšķirībā no pārējām izrādēm, kuras notiek ārpus teātra telpām, būs teātrī. Ja, tā kā ļoti aicinu to skatīties. Tie studentu darbi nevienmēr ir nogludināti, bet viņos bieži vien ir tā enerģija dzīvā. Ko visi tik ļoti mīl studentu izrādēs. Un tad, pašā noslēgumā, pēc izrāžu programmas beigām, visi tiek aicināti uz nosto programmu, jeb šo off programmu, kur notiks tātad 7. un 8. augustā netālu no Vanšu tilta gājēju. Gaujas līkumā, vairāk baznīcas pusē, tātad, vai iepšu upes labajā krastā. Jā, labais krastā. Un tajās piknika vietās, visiem labi zināmajās piknika vietās, un tur būs performatīvi notikumi, uznirstoši koncerti. Tur varēs redzēt to, par ko tā teikt jaunie mākslinieki, manuprāt, sapņo domā par brīvo mākslu, kur varbūt nav šie striktie uzstādījumi. Tagad sākas izrāde, tagad izrāde beidzas. Tur būs iespēja tiešām, tur būs krodziņš, būs atmosfēra, kas noteikti ir mums. Es esmu bijis Optižūnā festivālā, un tā ir vēl viena no tām burvīgajām lietām, ko tie jaunie mākslinieki spēj darīt, un ko kaut kādā ziņā patīkami pašam sevi atcerēties, kaut kādas līdzības saskatīt, vai ne, ka tu biji jauns, ka tev nebija kaut kāda jau pieredze izveidojusies, kas dažkārt pat arī traucē šī te pieredze, ka tu tā teikt, tev ir ļoti skaidrs vēstījums, ko tu gribi nodot savam skatītājam, un tas ir pats svarīgākais. Mm-hmm. Un, lai saprastu, festivāls Optižūns ir arī festivāls, kas notiek Ērgļos, un jau noticis ir 8 gadus. Tas ir tāds notikums arī ar savu vēsturi, un tas arī ir meklējošs, arī rezidenšu tipa, un tur tiešām tā formas brīvība ir, tur būs pirts rituāli, un kā minēju, uznirstoši koncerti, ugunskurs brīvība. Tā kā noteikti tā ir lieta, kur pavadīt nakts sadaļu un sagaidīt augustā vēl tomēr pietiekami agri lecošo sauli. Tā kā tāds ir arī tos festivāls. Es domāju, tas, kas attiecās uz māksliniecisko programmu, mēs esam lielo sadaļu izgājuši pilsētvidē. Visi izgājuši. Satiksiet drīzumā jau arī mūsu stendus, un festivāla māksliniecisko noformējumu veidojas ir pagājušajā gadā studentu šķūnī bijusi Marta Madara Grantiņa. Arī Bērnu jauniešu teātra institūtā. Jā, un kā katru gadu speciāli festivālam veidoti vizuāļi, kā mēs viņus saucam, vizuālās mākslas darbi, kas mēs vairamies no vārda plakāts. Tās ir atpazīšanas zīmes tieši festivāla ietverā. Tā kā, atmosfēra ir vienkārši nodrošināta. Nosvinām Valmieras pilsētas svētkus. 2 nedēļas atpūšamies un tiekamies atkal Valmieras ielās. Kā katru gadu. 1. augusta. Pirmā pilnā augusta nedēļas nogale. Tas nozīmē piekdiena, sestdiena, svētdiena iekrīt augustā. 7, 8, 9 augusts. Jā, tad citreiz mums cilvēks, kāpēc tik vēlu? Un droši atnāciet arī uz festivāla centru, kas būs Gaujas krasta vidusskolā. Jā, un šogad sadarbībā ar Mediju TVNet. Jā, sestdienā būs TVNet velo skatuves programma, kur, tā teikt, mēs runāsim visādas aktuālas lietas par un ap festivālu. Jā, tik daudz, festivāls ir tik plašs, ka visu mēs noteikti neminējām. Sekojiet sociālajiem tīkliem, noteikti piesakojat, ieliekat īkšķīšus un nokomentējiet, un ko tik, tā teikt, jautājiet, ja ir kaut kādi jautājumi, rakstiet mums gan sociālajos tīklos un tā teikt, tagojiet, šērojiet.
Un starp pilsētas svētkiem un festivālu nedēļas nogalē 2. augustā tie, kas būs noskrējuši Gauja trailu maratonu, var doties uz Valmieru un būs brīnišķīga futbola spēle. Gribētos teikt Baltijas kauss. Tas ievadīs festivāla nedēļu. Jā, sekojiet līdzi. 2. augustā, jā. Paldies tev par sarunu. Paldies tev, Jāni, par sarunu. Tiekamies festivālā.